Čau visiem, kas man skatās. Es ceru, ka visiem noskaņojums labs, un es domāju, šovakar jāuztais viens vidīgs būs un tāds maziņš no savām mājām. Varbūt, kad atkal šis video būs kā pēdējais, un, protams, ilgu laiku neesmu nācis ēterā, un saprotat paši, kā ir, man tagad atkal situācija tāda, ka nav, kad esmu atbraucis mājās, un, protams, ka vēl neesmu vesels kārtīgi, un, protams, noguris arī bija tajā dienā kā traks, un jūs redzējāt tos visus video, kā es, kā tiešām, kā patiesībā ir, tas patiesībā ir reāli grūti nomīt 844 km gan no Valmieras uz turieni, gan no turienes un atpakaļ. Tas nav vienkārši, un gulēt teltī arī nav vienkārši. Tā kā visiem, kam tas liekas ļoti viegli, ja? Lūdzu, piebiedrojieties man un braucam. Braucam nākošais reizi uzreiz uz Franciju un bez apstāšanās punktiem, jo es gribu redzēt, kurš pirmais salūzīs. Un man patiešām bija grūti mīties, man kājas bija beigtas, man pēdas bija vienkārši jēlas, un tur bija, ziniet, tas, kad es ieraudzīju savus pēdas, ja, es saķēru vienkārši galvu. Viņas bija vienos plankumos, viņas bija, es nezinu, man bija vienkārši pretīgi skatīties, jo man viņas sāpēja reāli, un rokas man bija mēmas, kājas man ceļgali bija kā stabi, un es tādu gabalu nekad mūžā nebiju braucis, jo tādam gabalam vajag fizisko sagatavotību, bet, doma ir startēt otrais, to pašu gabalu, tikai doma ir paņemt kaut ko citu, nevis riteni, bet varbūt ir velospēdi, bet varbūt bišķiņ labāk par šito velospēdu kaut ko, jo man liekas, ka šis velospēds ir pa smagu, un man ir grūti viņu braukt, un viņam jau arī sāk zobra traut pāri, un viss pārējais. Es šodien pabraukājos ar to zilo riteni, ko es biju aizbraucis, ja. Viņam ir tāda situācija, kad, viņam jau zobra traut pāri, tas nozīmē to, ka viņš jau ir nobraucis savus kilometrus, bet tas ritenis kā tāds, ja, viņš redzēja to, ko viņš ir bijis tikai Rujenā, viņš ir bijis tikai Sēnītē, pat tik tālu viņš nav bijis, vienīgais tālais gabals, ko viņš ir bijis, tā ir Mariampola, kurā es biju, un es ar viņu viņš manī stāvēja pie koka, pieslēgts, lai viņi nenozog viņu man, kā jūs tur dažās bildēs un vidīkos redzējāt, ja. Es ceru, ka visiem patika mans ceļojums, un es ceru atkārtot šo ceļojumu, un es domāju, ka jūs atbalstīsiet mani arī otrais, un es ceru, ka šoreiz man bez problēmām izdosies aizbraukt tur, kur es tiešām vēlos aizbraukt, jo es gribu redzēt beidzot to lielo šķīvo grezo torni, kas ir Itālijā, Pisas torni, ja, un Francijas skaisto piekrasti, jo tas skats, ko es redzēju šis burvīgās meitenes kanālā, ja, tas ir, ziniet, tādas vietas es nekad dzīvē neesmu redzējis, un es vēlos tās vietas apmeklēt no visas sirds, un es saku visiem saviem faniem, esiet atsaucīgi, un es ziņošu jums, jebkurā laikā, kad es kustēšos no mājas ārā, es jums ziņošu, un teikšu, ka es atkal Zintars braucu, un viņš atkal startē. Un šoreiz es braukšu līdz, man ir kaut kādi, ja laiks atļaus, ja laiks būs normāls un lietas nelīs, viss būs kārtībā, ja. Protams, to jārēķinās, bet, ziniet, doma ir paņemt riteni jaunu, pa 100, varbūt 180 eiro, es nezinu, jāskatās ir. Jāmēģina kaut kas notirgot, lai sanāk normāls ritenis un lieliem ratiem, un lai tad var arī normāli mīt, un tad arī es normāli galā tieku, jo ar to mazo pūmu es nevaru nobraukt tos kilometrus, man kājas ar viņu sāp, un
Es jūtos ļoti slikti kādreiz. Bet varbūt izdosies to lielo riteni paņemt, un tad mēs varēsim braukt to. Un tā redzēs, varbūt, ka to būs vieglāk. Tā kā, jā, šis bija tāds mans ieskatiņš tajā, ko es grasos atkal darīt. Un jā, ja kas būs, tad ziņošu. Lai visiem jauks vakars ir, jā, piekdienas vakars kā nekā, iedzeriet alkoholu šodien. Galvenais ir ar mēru, jā, un lai visiem jauks sestdienas svētdien. Atā, pielaikojiet šo video. Atā.